Atcerieties to fragmentu Jēzus kalpošanā, kur Mateja evaņģēlija 17. nodaļā, 21. pantā, Jēzus sacīja mācekļiem, viņiem tur nesanāca kalpošana, viņiem nesanāca atbrīvot vienu cilvēku. Un tad Jēzus teica, bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūgšanu un gavēšanas palīdzību. Ziniet, es sākumā domāju, ka tā suga, par ko šeit ir runa, tā ir kaut kāda ļauno garu suga. Es domāju, ka ir kaut kāda šķira, kas citādi neiziet. Bet kas ir tā suga, kas neiziet? Izrādās, ka te nav runa, ka tur kaut kāds ļaunais gars nevarētu iziet bez gavēšanas. Kaut kam citam ir vajadzīga gavēšana. Kaut kam citam ir jāiziet. Tā suga, kas citādi neiziet no cilvēka, ir īstenībā tā, kas bija mācekļiem, nevis tam cilvēkam. Nevis ar viņu bija problēma, bet ar viņiem bija problēma. Un kāpēc ir vajadzīga gavēšana, lai viņi tiktu vaļā no masticības, paštaisnības, patmīlības, egoisma un pasaules mīlestības. Par to Jēzus saka, citādāk tu netiksi no tā vaļā, kā vien ar lūgšanu un gavēšanu. Nevis tur tas kaut kāds gars. Vienā Jēzus vārdā tas izies prom, ja tu būsi savienots ar kungu Jēzus Kristu.